Namaste! Namaste! Šodien es gribēju jums padalīties par tādu vērojumu par robežu, savu personisko robežu nospraušanu. Un, ja es skatos šo termiņu kā nospraust savas robežas, aizstāvēt savas robežas, man ienāca tāda ideja, ka es gribētu apskatīties, kā tas ir no enerģētiskā lauka un kā tas strādā. Un kāpēc cilvēkiem tik bieži sākot tā kā integrēt šo nospraut savas robežas, rodās ļoti liela konflikti. Un īstenībā tas arī beigās ne pie kā laba nepieved vienai no pusēm. Un ko es pamanīju? Ja mēs sakām, es nospraužu robežu, tātad, kas ir robeža? Pilnīgi jebkurā gadījumā tātad robeža ir kaut kas, kas man ir jāaizstāv un kas man ir jānotur. Tātad tā ir iekšēja cīņa savā veidā. Es nolieku robežas pret visu, pret mammu, tēvu, es aizstāvu savas robežas, ja? Tātad tādā ziņā robeža ir cīņa par savām tiesībām. Un mēs ļoti labi zinām, piemēram, vispār, ja, kad cīņa, ko viņa rada pretcīņu, pret tevi cīnīsies pretī. Un, ja es no enerģētiskā lauka vēl skatāmies, tad, kad cilvēks saka, es aizstāvu savas robežas, es izstrādāju, vairākās praksēs, kas sanāk, cilvēks aizsargājās un viņš šo telpu savā veidā aiztaisa ciet, tātad šo sirds telpu viņš aiztaisa ciet un viņš iet aizsargāt savu robežu. Un ir konflikts. Jo tas ir jebko aizsargāt, ja? Tātad uzliekot jebkam robežu īstenībā enerģētiskā laukā, tas parādās robeža visām. Jebkas grib tavā dzīvē ienākt, viņš neienāks, jo pretī ir šī robeža un šis centrs ir aiztaisīts ciet. Un savā veidā, skatoties arī šos cilvēkam tātad tas, kurš grib šī robeža aizsargāt, viņam parādās iekšā hauss. Un ārpusē arī ir šis hauss. Bet, un tad es domāju, kā tas varētu savādāk, jo tas sanāk, ja mēs aizsargājam robežu, mēs atrodamies nepārtraukti manā cīņā, uz ko arī, ļoti daudz norāda, ja? Bet, ja mēs uz šo paskatāmies savādāk, ja mēs uz šo paskatāmies, kad es nosaku noteikumus, kas notiek manā enerģijas laukā, tie ir mani noteikumi. Nevis robeža, bet mani noteikumi, kurus es nosaku. Un tad sanāk, kad sirds telpa neaizslēdzās, jo man ir noteikumi, lai es labi justos. Un tad, kad cilvēks ar ko ir šis no tā viedokļa, kur tā robeža jāizbrauc, viņš saka, man ir tādi un tādi noteikumi, sirds telpa paliek atvērta un nav šīs cīņas enerģija laukā. Un tad mēs varam iet pie otra. Man ir savi noteikumi, mans hauss jau pārvēršas par struktūru, es eju ar piedāvājumu, es eju un mācos runāt par saviem noteikumiem. Un tad mēs neaizvainojam to otru, jo ja mēs noliekam robežu šeit enerģētiski, tas uzreiz iesaista agresoru un upuru. Viņš momentā, ja es saku, es aizstāvu savu robežu, tātad viens ir agresors un viens ir upurs uzreiz, bet it kā tā ir vārda spēle, bet enerģētiski viņi ļoti jūt. Bet ja es saku, manā telpā ir šādi noteikumi, un es jau izejot no diplomātijas, es jau runāt, es esmu atvērts sarunai, par ko mēs varam vienoties un jau sarunāt, kā mēs
ejam tālāk. Bet ja mēs ejam ar šo, es nolieku robežu, savā veidā tas aiztaisa ļoti daudzām vietām ciet, jo cilvēks, ja viņš liek robežu, viņš aiztaisa sirdstelpu, viņš ieiet tā kā iekšēji, un viņš aizsargājās no visas pasaules. Bet ja es saprotu, kad mana telpa ir mani noteikumi, es esmu atvērts pasaulē, tad komunikācija jau nav zobs pret zobu, bet komunikācija jau var noteikt atkarībā no katra cilvēka pretī nākšanas, viņu dzirdēšanas, saklausīšanas, ko viņš dzird, un mēs varam komunicēt uz līdzvērtīga. Mēs nekomunicējam kā agresors un upurs. Mēs komunicējam līdzvērtīgi, un tad arī, ja tas cilvēks kaut kādā mērā, tā kā tos noteikumus nepieņem, iekšēji, kad mēs izejam no saviem noteikumiem, mums ir struktūra un mums ir kodols, un mums šeit nav hausa. Un tad šis cilvēks ienāk mūsu tā kā struktūrā, mūsu harmonijā, un jau enerģētiski mēs varam kaut ko darīt, arī paši kaut ko ieraudzīt, nāk pretī, jau mainīt šo situāciju, un viņa ir arī enerģētiski daudz vieglāka un daudz saprotamāka, jo nevelti tas cilvēks kāds tā dara, viņš māca mums kaut ko, kā vienreiz jau teicu, ja jums ir jāiemācās pateikt savā veidā, nē, jums ir jānotic sev, tas arī stāsts ir par šo iekšējo diplomātiju un sevis iekšējo, tādu savu iekšējo cieņu pašām pret sevi un atvērtību, kad es esmu gatavs komunicēt un vienoties, bet es zinu savus iekšējos noteikumus, kas man šobrīd ir vajadzīgs. Arī komunicējot ar bērniem, mani noteikumi, tātad manā telpā ir mani noteikumi, un to jau otrs akceptē daudz vienkāršāk, un viņš ir nāk pretīm nākoši, jo nav enerģētiski nolikta šī robeža, ko ir jāaizsargā, un es pa visām varītēm to aizsargāju. Tad šodien ir stāsts par robežām. Tēma pārdomām.